Mēs būtībā parakstamies par to, ka mēs varam iespējams arī nepamosties. Medicīnā vispār nav kaut kas 100% drošs. Nē, viena lieta ir 100% droša. Jā. Visi mēs nomirsim. Vai varbūt gadījums, ka tur pasaka, nē, diemžēl mēs savu operāciju veikt nevarēsim. Jāizvērtē un atteikt tikai tāpēc, ka tas ir bīstami, nevajag. Operācijas laikā gulēju, es nevarēju pakustēties, pilnīgs muskuļu atslābums, bet es jūtu sāpes, visu dzirdēju un anesteziologs neko nedarīja. Viņi pat paši saka, ka viņi neārstē pacientus, viņi viņus menedžē. Kad ir pirmā tikšanās tam pacientam ar anesteziologu, ko tur ir svarīgi izrunāt un saprast? Tur jābūt zināšanai, rīcībām, drosmei arī darboties. Nav vienkārši cilvēku dzīvība atkarīga no tām sekundēm. Jo biežāk tev anestezijas vispār tiek veiktas, un es šeit vairāk runāju par vispārējo, jo tev var attīstīties dažādas smadzeņu problēmas, atmiņas traucējumi un citas lietas. Terapija ir vārti, vai mēs tos vārtus taisam vaļā uz to saulīti vai nē. Esiet sveicināti Veselības centra 4.11. podkāstu epizodē. Šodien mēs runāsim par tādu ļoti interesantu, manuprāt, aizraujošu profesiju kā anestezioloģija un reanimatoloģija. Mēs filmās esam redzējuši, ka tie ir cilvēki parasti pie monitoriem un galvenais darbonis ir ķirurgs. Kāda ir patiesība? To mēs noskaidrosim sarunā ar diviem ārstiem anesteziologiem. Esiet sveicināti! Šodien mums raidījumā ir dr. Guntis Strasts un dr. Edgars Prozdrauskis. Sveiki! Tad kā ir patiesībā? Kurš ir galvenais operācijas zālē? Vai tas ir ķirurgs, vai tie tomēr ir anesteziologi, kur dod miedziņu pacientam? Es tā baigi nedalītu galvenie vai ne galvenie, jo ķirurgs nevar bez anesteziologa, anesteziologs nevar bez ķirurga. Mēs esam komanda, un godīgi sakot, ir tā, ka ja mēs tajā brīdī, kad ķirurgs ar anesteziologu sāk skaidrot, kurš ir galvenais zālē, tad patiesībā visi iet pa vienu vietu. Bet kā tam ir jāizskatās? Tam jābūt ir visam tā kā mierīgi. Ķirurgs darbojās un anesteziologs mierīgi sēž pie monitoriem, vai tomēr ir jābūt redzamai kādai darbībai? Es uzskatu, ka ir jābūt mierīgi. Bet ir jābūt saliedētam darbam, katram ir jāzina tas, ko viņš dara, un arī jāparedz solis uz priekšu, ko darīs otrs, lai nebūtu šī kašķēšanās, bļaušana, tu nedarīji, tu izdarīji to, un līdz ar to bieži vien šī komanda tiešām ļoti svarīga, jābūt šai sadarbībā, un tad arī ir šis pacientam lielākais iegums, ko mēs varam sniegt tajā brīdī. No malas izskatās, ka jūs vienkārši vērojat monitors, bet kas tad ir patiesībā tas, ko jūs pirmkārt tur vērojat, un varbūt, ka tā lielākā sagatavošanās ir pirms? Ir tā, ka viena no mūsu tādiem skolotājiem pirmajiem, es nezinu, tu satiki, viņi nestika Sondoru Daugulu, varētu būt, kad varbūt, jā. Viņam bija tas teiciens tāds, ka tā pacelšanās, tā nolaišanās ir tas svarīgākais, ja, tur tas, teiksim, kā lidmašīnā, ja. Pacelties un nolaisties ir svarīgākais, ja augšā tur praktiski nekas nenotiekās, ja tu visu laiku tikai vēro, apkārt tur kāds laiks, tur, cik tev degvielas ir palicis, un, viss šī te. Mēs esam tā kā piloti aptuveni, ja, mēs pa lielam visu to operācijas laiku, ja, sēžam vērojam, cik mums ir degviela palikusi, ja, kāds ir augstums, ja, un tādā stilā, ja, tā kā, ja tā var salīdzināt, ja. Ja runā tieši par to degvielu, kas tad ir tie rādītāji, ko jūs monitorējat, paskaidrojam mūsu klausītājiem? Sākot, beidzot arī, jā. Tie pamatrādītāji, kas varbūt tā vienkāršāk saprotami, tas mums ļoti svarīgi, lai cilvēkam būtu sirdsdarbība, lai cilvēks elpotu, lai viņš elpotu pareizi, lai nebūtu bojājums viņa orgāniem, tad lai būtu pietiekoša skābļa koncentrācija. Un ritms sirds, jā, galvenais, lai tas ir. Ja viņš ir, tad jau mēs kaut kā piezīmēsimies. Parasti cilvēkam nesaprotams, jā. Galvenais stabila hemodinamika. Hemodinamika tas ir, tas, ko Eģis teica, jā, tur spiediens, elpošana un sirdsdarbība, jā. To mēs vērojam pa lielam. Kā jūs zinat, cik pacients cieši, tā teikt, ir aizmidzis, vai viņš tiešām nejūt nekādas sāpes, kas tad vai tajā monitorā kaut kas parādās? Tā kā es teicu, jā, sirdsdarbība, elpošana un spiediens. Ja cilvēks sāk just sāpes, pātrinās sirdsdarbību, pātrinās elpošanu un ceļās spiediens. Ko atšķirās anesteziologa darbs operācijas zālē un intensīvajā terapijā? Anesteziologa darbs tas ir
pamatā anestezioloģija ir lielākā daļa plānveida anestezioloģija, ka mēs jau varam izplānot visu mūsu rīcības soļus uz priekšu, mums ir laiks sagatavoties. Protams, akūta anestezioloģija mums ir standarts, ko mēs ievērojam arī, protams, ar soļiem uz priekšu nodrošināt, bet intensīvā terapija tā ir tā vieta, kur nav laika domāt. Tur jābūt zināšanai, rīcībām, drosmei arī darboties. Nav vienkārši cilvēku dzīvība atkarīga no tām sekundēm dažreiz. Intensīvā terapija ir vārti. Vai mēs tos vārtus taisam vaļā uz to saulīti vai nē? Pa lielam, un pareizi Edgars teica, ka tur nav laika, tur sagatavoties tam, tur var jebkurā momentā notikties jebkas. Anestezioloģijā mēs tomēr cenšamies no tā visa maks izvairīties, jo man bija viena meitene, kas man atnāca uz ēnām savā laikā. Bija daudz ko redzēt. Tiešām bija interesanti visas tās anestēzijas. Tur kaut kāda glīņa ķēzara bija, un tur bija kaut kāda laparoskopiskās operācijas, artroskopijas. Tur tiešām redzēt visu. Un viņš stāv kā cilvēks, viņš jums skatās pēc stūri. Kaut ko es pietrūkstas, jūtu, ka kaut ko meklē. Es prasu, ko tu meklē. Viņi saka, kur ir tā kā filmās? Tur doktori tādu, davai fiks. Zinu, bez maz vai šitie. Es saku, es viņu uzdevu tādu jautājumu. Es saku, klausies, kā domā, cik daudz mūsu pietiktu, ja mēs katru dienu tā strādātu. Jā, tas pats, intensīvajā terapijā tādā ziņā, es nezinu, man intensīvā labāk patīk nekā anestezioloģija, kā tev ir. Tur ir interesantāk. Tur ir tāds... Ir nianses, tur ir aizraujošāk, kā... Man ir tā, ka man patīk anestezioloģija, bet druskāk intensīvā tīri, lai uzturētu savu modrību. Lai skilu uzturētu, jo kaut kā tam adrenalīnam ir jārunās arī mums. Un te man gribās uzreiz jautāt, tas nozīmē, ka, lai kļūtu par anesteziologu, reanimatologu, tam cilvēkam ir jāpiemīt kādām īpašām prasmēm, kurš katrs noteikti to nevar. Te es dzirdu no jums abiem, tur vajag vairāk adrenalīnu, te vajag drusku dozēt adrenalīnu. Droši vien, ka jūs atšķiraties, no traumatologiem, ortopēdiem, vai no ķirurgiem, vai no citiem. Mediķiem vispār tie ir tādi īpaši suga, un varētu būt, ka mēs ar kaut ko esam īpašāki, bet es tā stipri nedomāju, ka mēs esam kaut kādi dīvaināki vai nedīvaināki, vai īpašāki vai neīpašāki. Es nedomāju par to, ka dīvaināki, bet, ja es domāju, pati par anestezioloģiju, tad jūs esat tie cilvēki, kā tu saki, jūs paceļat un nolaižat, un jūs iespējams vairāk nekā jebkurš cits esat liecinieki arī tiem, kas, tā teikt, nolaižās un vairs nekad nepaceļās. Ja tu tā saki, tad tas varētu būt tas, ka mēs tomēr, kā teica cienījamies profesors Liguts, kad ja ir mirstība virs 30%, tas mirstība zem 30%, tad tā vairs nav intensīvā terapija, tā ir parasta nodaļa. Tādiem žēl ir, bet vai tas ir kaut kas? Tas ir brīdis, kad tev jāpieņem lēmums, mēs apstājamies vai mēs turpinām, un to dara reanimatologs jau tajā brīdī, reanimatologs skatībā, ko tas notiek. Un dažkārt ir jāņemas arī šī atbildība. Tas nav vieglākais. Tajā brīdī, kad mēs parakstām līgumu, es arī esmu bijusi uz anestezijām, uz operācijām, mēs būtībā parakstamies par to, ka mēs varam iespējams arī nepamosties. Un es gribētu vienkārši parunāt par to, kad vispār ir pareizi jānotiek anesteziologu konsultācijā, kad ir pirmā tikšanās tam pacientam ar anesteziologu, ko tur ir svarīgi izrunāt un saprast, vai tur arī ir svarīgs kontakts, kā piemēram ķirurgam ar pacientu ir jābūt kontaktam. Par to varbūt varat pakomentēt vairāk. Tikšanai noteikti jābūt kādu laiku pirms operācijas, 2 nedēļas varbūt būt tas laiks, ka vēlākais manā skatījumā, jo ir tas laiks, ka vēl kaut ko var pamainīt, kaut ko papildus izmeklēt un saprast, vai pacientam operācija ir anestezijas viedokļa droša. To, ka ķirurgs var izdarīt, mēs nešaubamies nekad, bet vai mēs varēsim novadīt, mums ir parametri, kurus mēs vērojam un saprotam, varbūt šis pacients ir ļoti augstā riska klasē, viņš var nepamosties, vai viņš ir super viegls, bet nekad nav garantēts, ka tā operācija arī var beigties labi, kur mēs neredzējām vispār riskus, kur nekas neliecināja par to. Jā, svarīgi izmeklēties tieši. Ja mēs runājam par lielajām nopietnējām operācijām, tad es pilnīgi absolūti piekrītu Edgaram. Tas ir
Tas ir tiešām 2 nedēļas, jā, jo tāpēc, ka parasti tur ir cilvēki jā, ar kaut kādām blakus slimībām, jā, kuri jāpiekoriģē vienkārši medikamenti, jā, un vispārējais. Bet, ja mēs runājam par tādu, teiksim, mūsu termiņos, jā, tas ir asa viens, tas ir pilnīgi absolūti vesels cilvēks, jā, tad pa lielam ir tā, kad redzīja anesteziologi vispār, mēs esam tādi neredzamās frontes karēji, teiksim tā, jā, mūs neviens, tas tāpatam tā kā tu pilotu, jā, atkal salīdzinājums, jā. Taču neredz, kas tev vilcienu vada, tu neredz, kas tev lidmašīnu vada, jā, un ja augšā nav baigi kratījis, tad pa lielam tev var nekrat, kas viņi tur vadīja, vai ne? Cāri ar anesteziologi ir līdzīgi, jā, tāpēc tur kaut kā baigi nodibināt kaut kādu kontaktu, lai viņš tur atnāk. Cilvēkam ir drošāk. Jā, tas par to drošību noteikti, ka pacientam noteikti ir kādi jautājumi, jo jebkurš grib saprast, kādi tad ir tie potenciālie riski. Piemēram, ja es uzskatu sev par veselu cilvēku un es dodos uz plānveida ķirurģiju, kur man tagad ir saruna ar anesteziologu par anestezijas veidu, tad kas uz mani skatoties, kādi varētu būt šie riski? It kā veselam cilvēkam. Tur, kur tu saki, citreiz konsultācijas notiek tajā pašā dienā pirms operācijas. Vai tā vispār drīkst būt? Un kuriem cilvēkiem tas pieļaujams? Un vai var būt gadījums, ka tur pasaka, nē, diemžēl mēs operāciju veikt nevarēsim? Ir tā, ka Latvijā vēl nav tik traki. Jā, es tur pastrādāju kaut kur bišķi Anglijā, jā, tur tas menedžments, medicīna, viņi pat paši saka, ka viņi neārstē pacientus, viņus menedžē. Jā. Līdz ar to, šis te mēs nākam bišķi pacientam pretī. Ja pacientam nav baigās vēlmes ar anesteziologu parunāties, vai viņam liekas, ka viņam ir viss ir kārtībā, viss, protams, viņam pastāv risks, ka mēs viņam šo operāciju, šo anesteziju atteiksim tajā dienā, ja viņš atnāk pie mums. Jā, bet, teiksim, brauc uz Rīgu operēties no kaut kāda salūksnes vai no Limbažiem, jā, viņam tagad jābrauc ir no Limbažiem uz anesteziologu apskati, jā, pilnīgi absolūti veselam cilvēkam. Tas ir vairāk. Tas īsti pareizi nav, vai viņš pareizi saka, jā, bet tas vairāk ir pretī nākt pacientam. Tā. Es domāju, ir cilvēki, kas domā, ka viņi ir veseli, bet, piemēram, viņam tur iztrūkst priekšzobi, bet viņam tā varbūt nav tāda neveselības pazīme, vai ir kaut kāds vairāk dziedzera problēmas, vai ļoti īsts kakls anatomiski, kā veselam cilvēkam. Es vienkārši pat arī par šīm lietām esmu dzirdējusi, cik ar to bieži nāks sastapties un cik tas ir nopietni. Tas ir nopietni. Man liekas, mūsu rīcībā ir tik daudz instrumentu, ko mēs varam izmantot. Tie paši anestēzijas veidi, viņus var kombinēt, papildināt, vienu vai otru izvēlēties ar pacientu, izrunāt, izstāstīt, kāpēc varbūt mēs piedāvājam šādu variantu, nevis citādāk. Jo bieži, kas pacients atnāk, ka es gribu vispār anestēziju. Mēs tā pastamies, draudziņu varbūt nebūs. Bet mūsu uzdevums izskaidrot, kāpēc varbūt drošāk viņam ir veikt reģionālu anestēziju vai vēl kāds papildus metodas. Bet mums tiešām ir ļoti daudz instrumentu. Tas ir tas, ko es domāju arī tu studentiem un arī visiem ēnām un visam studentiem, rezidentiem, kas pie maniem nāk, kad mēs viņiem tieši parādu šos te visus tos instrumentus, cik mēs ļoti nopietni šo te visu uztveram, ka mums ir kaudz ar visādākiem instrumentiem, un ar visādām palīgi ierīcēm, ja gadījumā mēs esam kaut kādas problēmas ar aizmidzināšanu un pamodināšanu. Viss mums tur ir katrā zālē defis obligāti un vēl visādākie medikamenti un ierīces un rīki un vērķi. Ja? Mēs tur to visu parādam. Ja? Tas ir atkal to, ko es kaut kā man pārtraucās. Ja? Tu teici, ka tu paraksties par to, ka tu vari nomirt. Nē, tu vairāk paraksties par to, ka tu savu dzīvību iedod manās rokās. Par to tu paraksties. Tas tā globāli, ja mēs tā globāli runājam. Ja? Kad ķirurgs, atcerieties vienu lietu, ja ķirurgs visu operācijas laiku ir sterils. Viņš neko nevar izdarīt, ja viņš var labākajā gadījumā aizspiest asinsvadu ciet, lai tur neasiņo vēl kaut kas tam līdzīgs. Pārējo mēs darām, ja. Tā kā, tā ir, pa lielam, anesteziologu, tu atdod, tā teikt, uz kaut kādu brītiņu savu dzīvību mūsu rokā. Cik bieži ir tā, ka nākās mainīt anestezijas veidu operācijas laikā, un kādu piemēru, kas varbūt tāda situācija, ka jūs saprotat, nē, pagaidi, mums ir jāmaina. Tu domā operācijas laikā? Jā, vai tas vispār notiek?
Operācijas laikā īsti man liekas, ka no spinālās uz vispārējo pāriet, ja no reģionālās, varbūt tur, ka reģionāli nestrādā līdz galām vai vēl kaut ko tam līdzīgi, mēs taču nebūs tā, ka mēs tur pacientam kurš, tur jābūt labi, guli, tev narkozi iet, tā jau nebūs, ja. Bet, tad mēs pārējām vienkārši no reģionālās uz vispārējo otrādi, tur praktiski nav īsti jēga un vajadzība. Teiksim, mēs esam reģionāla anestēzija. Tas ir, lai neizklausītos pēc baigiem sausiņiem, ir tā, ka, piemēram, tev uztais mazu dūrieni mugurā, un tu no nabas uz leju neko praktiski nejūti. Ja? Virs nabas laist, tur ir tā diezgan triki, ja? Bet kāpēc arī? Tāpēc, ka mēs elpošanu varam izslēgt, un kur ir jēga tai reģionālajai anestēzijai, tai spinālajai saucamajai. Bet pie reģionālās anestēzijas visas protēzes liek iekšā, traumatoloģija, kājas operē, viss pārējais ķēzars taisa pie spinālās. Piemēram, spinālā praktiski ilgst kaut kāds 2, maks 2,5 stundas. Un ja tur, piemēram, kaut kāds lūzums ne tāds, vai tur, teiksim, protēze neiet iekšā, vai vēl kaut kas tam līdzīgs, un tā spinālā iet uz beigām, to jau mēs aptuveni plus mīnus jau tu zini, kad pacients jau sāk just, tad mēs viņu vienkārši aizmirdam, Tāds ir otrs variants, Cik vispār drīkst ilgi atrasties anestēzijā, kad tas var sākt kļūt bīstami? Droši vien Gaidžs man piekritīs, nav tādas mazas vai lielas anestēzijas. Vai anestēzija ir, vai viņas nav. Tas ir mīts, ka jo ilgāk tu atrodies anestēzijā, jo tev ir lielāks risks, jo cilvēki reizēm baidās no vispārējās anestēzijas. Tas tāpēc arī diezgan daudz komunicē. Lidojam un nolaižamies. Augšā lidojuma laikā, tu vari lidot no Ņujorkas uz Hongkongu, tāpat tev potenciāli bīstams būs pacelšanās un nolaišanās. Respektīvi, nedrīkst būt šīs gaisa. Tur šitos nevajadzētu turbulencē kaut kādā iebraukt, tad jau tu, piemēram, intensīvi. Mēs tikko sākam narkāzi dot, tas jau ir risks, un viņš parādās, un tad viņš vienkārši paliek, līdz atkal mēs nolaižamies. Bet tas mīts, ko esmu bieži vien dzirdējis, tad sanāk, ka tas ir mīts, ka jo ilgāk tu atrodies anestēzijā, jo biežāk tev anestēzijas vispār tiek veiktas. Es šeit vairāk runāju par vispārējo, jo tev var attīstīties dažādas smadzeņu problēmas, atmiņas traucējumi un citas lietas. Ļoti daudz par to runā, nesmējies, Gunti. Ja varat, tad lūdzu salauziet šos mītus. Liekas, izējot ārā šobrīd arī var attīstīties neirokognitīvi traucējumi plus 30 grādos. Nē, bet tikai tas vecais labais aņaks, par to, kad ir tāds mīts, kad cilvēks no katras anestēzijas zaudē 5 gadus. Bija tāda arī. Vai mati izkrīt, draudz, vai mati izkrīt. Zaudē 5 gadus no dzīves, un tur apakšā tam mītam anesteziologs viens aprakstījis. Zaudē 5 gadus un atdod anesteziologam tos 5. Tas anesteziologs apakšā strādāja, esmu 45 gadus pirmoreiz, kaut ko tādu dzirdu. Aptuveni tā. Nē, zin kā, piemēram, redzi, medicīnā vispār nav kaut kas 100% drošs. Nē, viena lieta ir 100% droša. Visi mēs nomirsim. Bet pārējais viss ir procentuāli. Un ir tā, ka, protams, ka tā anestēzija nav tā, ka viņa neko neietekmē. Tas būtu melots. Būsim reāli. Tad atklāja, kas ir tas, kas var ko tas pasliktina. Tu, ko tu teici, piemēram, bet es ko gribēju teikt, kad, piemēram, mums ir komunikācija ar cilvēkiem, kas ir pārcietis, teiksim, pāri pa 200 narkozēm pusgadu laikā. Varētu teikt, ka ir pasliktinājusies kaut kāda atmiņa tuči. Varētu teikt, ka ir kaut kur varbūt kaut kāds bišķīt dusmīgāks vai bišķīt ātrāk aizsilstās vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Bet tai pašā laikā, ja mēs saprotam, kam dēļ tās anestēzijas ir domāts, kam dēļ tam cilvēkam ir pusgadu laikā bijis pāri pa 200 anestēzijām, tad labāk, laikam, ir 200 anestēzijas nekā pat dzīvot, jo tur rauj nost tādu, Tas risks un ieguvums. Risks un ieguvums, tas ir tas, ko es gribu teikt. Izvēlamies. Tad es saklausu pareizi, kad ir daudz un dažādi anestēzijas veidi. Tā varbūt, lai mēs ieviestu skaidrību mūsu klausītājiem, kāda anestēzijas veidi eksistē un vai viņus mēdz arī kombinēt viens operācijas laikā.
pamatā, man liekas, iedala divas anestēzijas veidus, kas ir šī vispārēja anestēzija. Ir biežāk pazīstama intubācijas anestēzija, bet arī vispārēja anestēzija sevi iekļauj vairākas subtipus uzreiz apakšā. Tā ir laringeāla māska intubācija, tas var būt vispār bez intubācijas. Un otrā lielā klase ir reģionāla anestēzija, kas atkal ir šī neraksiāla anestēzija, kas tā zinām kā spināla anestēzija, epidurāla anestēzija, kas dzemdībās ir vairāk pielietot, bet arī ikdienā tiek lietot pie lielākām operācijām. Un ir reģionāls subtips vēl ir tā saucamā perifērā nervu anestēzija. Un aizvien biežāk mūsdienās izmanto perifēro nervu anestēziju, ko bieži vien izmanto kombinācijā ar vispārējo anestēziju, kas nodrošina šo pacientu pēcoperācijas atsāpināšanu ilgstošāku. Un tas akcents vairāk ir nevis uz atsāpināšanu operācijas laikā, bet tieši pēc, jo tas ir izslēgts, kad attīstās kroniskas sāpes, īpaši pirmās 4 stundas. Un mums arī uzdevums ir pacientu rūpēties ne tikai pirms operācijas, pēc nolaisties, bet arī vēl sakopt, tā kā sagatavot uz priekšu un pieskatīt. Tādēļ pa termināli izvest ārā to cilvēku, jo ja lieta ir tāda, kad pareizi Edgars teica, jā, mēs viņus tur kombinējam kopā, jā. Latvijā viņš tur nav tik baigi vēl, es gan cenšos visus tos gadus, ko es VC4 tur strādāju, es cenšos tā kā mēģinu to uzņemties, to vairāk to atbildību par to pēcoperācijas sāpju menedžments, jā. Piemēram, Anglijā viņiem tas ir uz anesteziologu, ķirurgi vispār pat īsti, un līdz ar to arī, man liekas, ka tas ir pareizi, ja, jo mēs varam sakombinēt. Pareizi Edgars teica, ja, ka, piemēram, ja tur, teiksim, ir kaut kādas plecas operācijas vai tur, teiksim, kaut kāda roka, ja tur sastieņa jau kopā, ja, tas pacients mostās augšā no vispārējais anestezijas, viņam sāp tā, ka, ārprātā, ja. Tad paņem uztais te, atrod tādu nervu pinamiņu, uzlaiž viņam zālītes, viņam 24 stundas nesāp. Viņš jau šobrīd nav neviens nervs, ko nevar nobuķēt. Jā, man liekas arī, jā, tagad ultrasonogrāfija un viss pārējais, ja mēs jebkuru nervu varam pa lielam atrast un nobloķēt viņu jāliet, un pacientam tiešām mazāk sāp. Un tas ir, kā lai pasaka, agrāk panacēja bija morfijas, jā, visiem malts morfija iekšā un viss kārtībā, jā, bet morfiem, paši zināt, jā, veselu čupi, jā, kāpēc tad Amerikā uzplauka narkomānija, jā, pēc Vietnamas kara visi bija sasēdušies uz to morfiju. Tā ir realitāte, tas ir, jā, atsāpināšana, jā, un tad mēs cenšamies visādas reģionālas lietas, jā, tāpēc mēs sakombinējam, jā. Ir kādi gadījumi, kad pacients pats var izvēlēties kādu anestēzijas veidu? Jā. Man liekas, praktiskā kontraindikācija, jebkurā anestēzija ir pacienta atteikšanās. Līdz ar to vispārējais tas ir viena no... Viņi gan skaidās relatīvu kontraindikāciju. Relatīvs tas ir nozīmē... Arī absolūts, jā? Varbūt, ka tagad ir... Viena no retiem absolūti. Jā, var sakot, ja pacients ir kategoriski pretī, jā, mēs viņam neuzspiedīsim, tagad būs tāda anestēzija vai tāda. Mēs apzināmies, ka viņa var nostrādāt. Jā, tieši tā. Arī, teiksim, bet tur ir vairāk, man liekas, ka vairāk pierunāt, bet izskaidrot pacientam. Un zin kā 99% ir tāda, ka, ja tu viņam izskaidrot, viņš, jā, laikam jums taisnība, okei. Ir tādi pacienti, kas baidās no tām sakām, kas ir pēc vispārējas anestēzijas, ka viņai būs slikta duša, un tad viņi, piemēram, izvēlās lokāli, ja spinālo, ja tas ir iespējams. Bet tur viņiem tās bailes vienīgi par to, vai nebūs tā, ka es visu dzirdēšu, un es tagad domāšu par to, un tas radīs milzīgu stresu, un tu pieminēji jau vārdu sedācija, varbūt izskaidrot, ko nozīmē arī sedācija vai premedikācija, kad arī to no tā nevajag baidīties, un patiesībā citi to visam atcerās kā tādu, fanīgu piedzīvojumu. Es parasti pacientam pasaku, mēs jau tāpat skaidru galu to neatstāšu, ja, iedošu to zālīti, lidināsies tu savā 9. mākonītī tur kaut kur, ja. Jā, tā arī ir sedācija, ja, tu pa lielam visu sako, tā ir narkotika. Nē, tā nav narkotika, bet tā ir tāda forša tāda sajūta. Kā teica viens labs cilvēks, man diezgan daudz Ventas krastā ar džekiem jāizdzer alu, lai es šitā sajustos. Jā, aptuveni tādā normālā štīmīties. Pa lielam tas jau ir tas, kas ir pacientam vajadzīgs, ja viņam ir reģionāla anestezija. Es visu dzirdēšu, saka, jā, tu visu dzirdēsi, bet tev būs tāds vienalga, to, ko tu dzirdi.
Tā ir parasti. Daži viņi pētā. Viss, tiešām viss, mēs pabeidzām. Nu, labi. Man ir tie droši vien, ka tev arī trāpījusies diezgan daudz tie tādi. Es negribu neko dzirdēt, neko redzēt, iedod midazlām visu. Klausā, ko viņi tur dara? Kas tur notiekās? Jā, uzreiz redzēju. Jā, es tur redzēju labu, puiki, interesanti bija. Pirms operācijas viņi gatavi neko neredzēt, nedzirdēt visu, pēc tam viss čila. Jā, tā kā, Tu izstāst visu savu dzīvi, par mazbērniem. Un viņi tur tāds. Kaut ko var dzirdēt. Tu pieminēji arī tieši reāli stāstu par stieni rokā ievietošanu. Man arī ir reāls stāsts, ko es gribētu, lai jūs nokomentējat. No dzīves pacientam veids kājai operāciju un ņēma laukā stieni. Un operācijas laikā viņam apstājās sirds, dienu noturēja reanimācijā. Pacients izrakstoties no slimnīcas aizgāja pie kardiologa pārbaudīties. Tur viss kārtībā. Un dakteris, kardiologs, viņam teica, ka anesteziologs visdrīzāk ir pārāk lielu anestezijas devu ielaidis. Vai tā vispār var būt? Man bija vienā reģionālā slimnīcā, es neteikšu, kurā, nav svarīgi. Vecā anestezijas māsa man tāda beigu foršā tāda bija. Un atnāca, viņi dzird, kad ginekologs stāsta pacientei, kuri jau 3. dienu guļ reanimācijas nodaļā. Tas jums no anestezijas, tas jums no anestezijas. Viņš saka, jā, tu vēl atnāc pēc 2 mēnešiem, pasaka, tas tev no anestezijas. Godīgi sakot, ir tā, ka man liekas, tam ķirurgam vienkāršāk izskaidrot, ka tas tev no anestezijas. Mēs to varam pieņemt. Tas ir bieži arī. Jā, tas ir bieži. Lielās slimnīcās notiek. Ir kāda komplikācija, tad tas ir anestezija. Tas ir no anestezijas. Ceļš, ja ķirurgs pats īsti nevar izskaidrot, kāpēc tas tā ir noticies. Šī gadījumā visdrīzāk, ka tas ir apstāsts, ka tur tauka embolija varētu būt kaut kas. Vairāk iemeslu. Jā, vairāk iemeslu. Tur ņemot stienā ārā, tur lielajos asinsvados vienkārši kaulā tauka, tur trāpja un viss, jā, tur. Bet godīgi sakot, Mēs apsvērt anestēziju, ir jābūt hipoksijai. Jā, tur ir jābūt veselai elpošanai, jāapstājās, īpaši spinālajā. Ticamākais, un tad tikai sirdarbība palielinās, apstājas. Tas ļoti ilgs process. Tas ir ilgs process. Tas nebūs tā, ka mēs viņu nokavēt. Mazinās citu viņu. Jā, ok, labi, tur bradeni 20 reizes minūte. Jā, es aiziešu uzpīpāt. Tā nenotiekās. Bet vienkāršāk ir pateikt, jā. Bet mēs to pieņemam. Bet tas ir iemesls tāpēc, ka anestezologu bieži vien pacients redz tikai īsi pirms operācijas un īsi pēc operācijas. Ķirurgu tomēr viņš redz drusku ilgāk. Pirms konsultācijā, pēc konsultācijā. Viņš viņu tāpat neredzēs, lai viņš ir vienīgs. Tad jūs šo upuru nesat, bet visreālāk tā ir dezinformācija. Tad vēl man ir tāds jautājums, tas gan filmās ir redzēts. Nē, īstenībā arī pacienti ir stāstījuši kaut kādās grāmatās un filmās, ka es operācijas laikā gulēju, es nevarēju pakustēties, pilnīgs muskuļu atslābums, bet es jūtu sāpes, visu dzirdēju, un anesteziologs neko nedarīja. Viens tāds sindroms varbūt ir. Nē, tas nav sindroms. Tas ir baigi loģiski izskaidrojums patiesībā. Loģiski izskaidrojums ir tas, ka nav baigais noslēpums tas, ka plāni ir saplānoti, plāna operācijas saplānotas ik pa 10 minūtēm. Mums starpā 10 minūtes. Un, lai mēs tiešām ierakstītos laikā, mēs pacientu sākam modināt augšā tajā brīdī, kad dakteris šuj ciet brūci. To man arī stāstīja, starp citu, viena vecas anestezijas māsa. Un tajā brīdī, kad viņš šuj ciet brūci, iespējams, ka pacients kaut ko piemožās. Sāk jau ieslēdzās viņam. Un viņš jūt tos pēdējos pāris dūrieniņus, un viņš uzskata, ka viņš visu operāciju ir jutis. Jā, tas tā var būt. Jā, bet viņš reāli jūt pēdējos pāris dūrienus, viņš dzirdēja, ko mēs tur sarunājamies. Jā, jo viņš jau atstāsta, teiksim tā, kad viņam nav tā laika apziņa, cik tas ir bijis ilgi. Jā, viņam nav tā laika apziņa, jā, viņam liekas, ka tas ir bijis nenormālāko laika periodu. Jā, tas tā. Tie tiek aprakstīts šī nomoda anestēzija, kad mēs it kā visi mums parametri ir, visi rādītāji, bet anestēzijas dziļums nav tik dziļš, un mēs nenomaterējam viņu, un tad pacients arī, bet tas ir zem 1% tiek aprakstīts. Ļoti reti gadījumi pasaulē ir, bet par to arī runā, un tas jāņem vērā. Un cits variants ir cilvēciskais faktors, ka trauksante iedot ātrāk nekā vajadzēs. Diemžēl tas jau ir dzirdams no kolēģiem. Pagadi, kā tu biji tur? Pat nesen mūsu kolēģim vienam
tāda situācija, ka relaksānti jādod pirms, un tas ir brīdis, kad cilvēks tiek paralizēts, pilnībā nespēja pakustināt muskulatūru, bet viņam vēl apziņa saglabājās. Tāpēc mūsu uzdevums pirmais, ko mēs izslēdzam, ir šī apziņa, tad mēs noņemam sāpes, un tad mēs relaksējam muskuļus, klasiski pie vispārējās anestēzijas. Bet, ja šie soļi sajūg, tad nav labi. Tā izmainīta apziņa patiesībā pacientam ir iespējams vēl kaut kādu diezgan ilgu laiku pēc anestēzijas, ka viņa ir beigusies. Jo es pat arī esmu bijis liecināts vairākām situācijām, kur bija vienreiz... Es gribēju teikt, mums bija tā situācija. Toreiz, es par viņu gribēju arī pastāstīt, ka bija viena mūsu klienta, kur uzrakstīja sūdzību. Rezultāts operācijai bija labs, anestēzija operācijas laikā laba, bet pēc tam ne anesteziologs, ne medicīnas māsa, neviens no personāla par viņu nav licies ziņas līdz pašam vakaram. Līdz rītam, man liekas, pat... Ja līdz vakaram es neatceros. Vai līdz rītam. Jā, man liekas, ka līdz rītam bija pat. Mums bija jādara, mēs slēdzām iekšā kameras un mēs skatījāmies pa minūtēm un es uzskaitīju, cik reizes pie mums iegājis ārsts, kad anesteziologs, kad medicīnas māsa, un viņi neticēja līdz tam brīdim, kamēr mēs viņai neparādījām ierakstus. Vai tā var būt un kāpēc tik ilgi? Midazolāms. Jā, mums ir medikamenti, kas izraisa šo retrogrādu amnēziju uz kaut kādu brīdi. Citam tas ir izteiktāks, citam mazāk izteikts, bet šī parādība ir, tas nav noslēpums. Un dažkārt pacienti tiek brīdināti, dažkārt tiek brīdināti, pareizāk sakot, un dažkārt viņam ir šī, ka viņam tiešām ilgstošāk laika periodu. Tāpēc mēs arī nerekomendējam vadīt automašīnu un parakstīt kaut kāds svarīgs dokuments, lai izvairītos no šādām situācijām. Mēs, ja tu pastudēji visas anestēzijas piekrišanas, viss tur rakstīts 24 stundas pēc vispārējais anestēzijas, lūdzu nevadīt mašīnu, lūdzu nenorakstīt bērniem māju un vispārējais. Ja, tā ir, jā, jo mēs, pa lielam midazolāmam darbības ilgums līdz pat 72 stundām. Kāda akni traucējumi vai kāds alkohols lietot. Jā, piemēram, kaut kas, tur sakožās kopā, tās zālītes. Jā, un es vēl atcerējos gadījumu, kur, manuprāt, mēs atteicām vienai no pacientēm, ko mēs atteicām, vai konkrēti anestēzijas veidu, kur varēja būt spinālā, viņa gribēja vispārēji, jo viņa bija bijusi narkotiku vielu atkarīgā kaut kādu ilgu laiku. Tad varēja būt otrādi. Vai otrādāk, respektīvi, tur bija kaut kāda problēma, kad negāja kaut kā kopā ar to operāciju. Kas tāda situācija? Redzi, Es visiem pacientiem stāstu, viņi tur baigi šausminās par to visu, bet es stāstu, es esmu godīgs, es esmu pieklājīgs, godīgs, es visiem pacientiem izstāstu. Vispār anestēzija nav tas, ka tu neko nejūti. Vispār anestēzija tas, ka tu neko neatceries, ka tu jūti. Ja? Un, lai tev tiešām nesāp, mēs tev ievadam ļoti spēcīgus medikamentus, kas ir opiāti, jeb narkotikas. Un, ja pacients ir narkomāns pagātnē bijis, un viņam var izvairīties no vispārējas anestēzijas, kuras laikā tiek lietoti opiāti, tad mēs ļoti labprāt izvairamies no šīs te vispārējās, lai viņu, lai alkoholiķim lieki nerādītu šnabu pudeli. Ja, tas ir tās devas krietni lielāks. Jā, un arī devas krietni lielāks viņiem vajag, un arī dēļ šī... Dažiem pacienti samokt, kad viņiem prasa jautājumu, es lietojot narkotikas, un ko tu iedomājies. Vai ir tādi, kas saka, nelieto, bet tu aizdot medikamentus, tad dot vienu ampulu, otru ampulu, trešu ampulu, un saprot, ka kaut kas nav kārtībā. Tad pajautā, viņa tāda premedikācija, viņa tomēr apziņa tāda apzināta. Un tad viņi pasaka, kā ir patiesībā, tad skaidrs, kāpēc agrāk nevarēja pateikt. Arī pacienti vienmēr pajautā, vai es lietoju narkotikas, ja saka, nē, tad tagad būs. Alkoholiķis mēs reiz varam, ka mostās augšā uzreiz pateikt, kurš ir lietojis, kurš nav lietojis. Tas ir tipiskais variants. Bet labi, mēs tad neizklaidēsim. Tā kā grēksaudzē. Ir kādi pacienti, kuri vienkārši vispār nepanes anestēziju. Tā var būt? 145 gadus jau strādā, ko mēs uzskatām par nepanes. Vai kā tu to domāji, nepanes? Ir pacienti, kuriem nevar tiešām kolēģi runājumi ar šīm alginā hipertermija. Bet, ja mēs zinām, ka tāda ir, mēs noteikti izvairīsimies konkrētiem medikamentiem. Jo redzi, anestēzija nav tādas vienas zāles, ko mēs ielaižam, vai teiksim, mēs nenākam ar reģi uz darbu un čemodānā mums ir rakstīts anestēzija, Tā nav. Mēs lietojam zāļu kokteļus, un tie zāļu kokteļi, viņi tiek ražoti ar vien tīrāki, ja tā mēs varam izteikties, ar vien ar mazākām blaknēm un ar vien izdarbīgāki, lai mēs
pēc iespējas, mēs jebkurā brīdī varam to anesteziju piedot klāt, ja, lai mēs varam arī izvadīt nost. Un tas, ko Edgars pieminēja, ja, tas ir tāds, man liekas, tāds ļaunākais anesteziologu murgs, ja, tā malignā hipertenzija. Ja, tas ir tad, bet tur ir 2 medikamenti, kam jāsakožās kopā, un viņš rada tā, ka cilvēks vienkārši operācijas laikā pārkarst līdz tādam līmenim, kad līdz letālām sekām. Jā, pat tam bija kaut kāds 2 gadus atpakaļ. 23-gadīga meita. 23-gadīga meita, jā. Tas vesels cilvēks, jādams, mēs sākumā runājām. Vai Jānam veselam cilvēkam. Jā. Bet viņai bija arī pirmā anestezija, man liekas, vispār dzīvē. Jā. Bet arī tādi medikamenti mēs esam teorētiski gatavi, bet vienīgais tas, kad ar to malignojumu baigi grūti cīnīties, tur ir ļoti, ļoti grūti un ļoti smagi un baigi bēdīgi patiesībā tas viss ir. Viens ir tas, ka pacients samalo, ka viņš lieto kaut kādas spēcīgas medikamentus vai narkotikas un tā, bet citreiz pacients mēdz samalot, ka viņš ir tukšā dušā, piemēram, jo, man liekas, ir ļoti piekodināts, ka nedrīkst paēst pirms tam. Kāpēc? Man vien pacienti iedomājas, viņi atnāk, es atnāku uz palātu, un es redzu to pudelīti, mūsu visās palātās, pudelītis stāv, pudelīti izdzert puslitrīgā. Es viņai saku, tu izdzer? Jā, es izdzeru. Es saku, tu neteici, ka tu nedrīkst dzert? Vai nevienam nesakam? Īstajam cilvēkam pateic. Tā, tad kāpēc nedrīkst? Man tas stāsts diezgan vienkārši. Viss tas saturs, kas ir kuņģī, kas notiek anestezijas laikā, organisms atslābst, cilvēks ir guļas pozīcijā, bieži vien arī, kā es teiktu, celts uz augšu, uz leju, un, ja mēs domājam raukstams, pilnīgi raukstās, viss saturs, kas ir kuņģī, viņš var nonākt plaušās, ja elpceļi ir neaizsargāti kādu laiku, jebkurā gadījumā. Arī pirms caurlīdz ievietošanas ir vismaz kaut kādi 2 minūtes, kad elpceļi nav aizsargāti. Un ar ko tas beidzas, tas ir ķīmisks apdegums, ko mēs nevaram izārstēt ar medikamentiem. Un mums nav tāda medikamenta, kas var izārstēt ķīmisku apdegumu. Kuņģi skāba ar visu to. Kuņģi skāba praktiski uznāk augšā. Jā, un pacients tajā brīdī jau viņš čuč. Ja viņš nav spējīgs paklapot un viss, kas viņam ir uznācis augšā, es saku, to mēs vēl varētu savākt. Tā nav nekāda problēma. Ja mēs nočekojam, mēs fiks ūdens ir iekšā, un viss vācam ārā, bet viņš jau nav iespējams viņam paklapot vēl kaut kas tam, līdz viss aiziet plaušās, un tad ir ziepes. Mirstības risks ir 80%. Yes. Ja jūs mirstat īstajā slimnīcā, ja lielā klīniskā universitātes slimnīcā ir metodas, kas var palīdzēt, bet izdzīvošanas risks ir vēl 50% mazāks. Tad 10% izdzīvošana, vai tas ir vajadzīgs, vai mēs izvēlamies pāris steika no rīta, vai putriņu, vai dzīvību. Jā, tas ir, jā. Tad šiem vēli maksā daudz vēl dārgāk nekā tie priekšējie, par kuriem mēs runājam. Šie ir tādi bīstamākie. Un ja pacients pirms operācijas saslims vai miesnas, kakla sāpes, temperatūra, vai vienmēr viņam tiek atteikts, vai? Nē. Viss ir atkarīgs no operācijas. Jā, no anesteziologa stāvokļa. Nē, patiesībā jau ir tā, ka, ja mēs saprotam to, ka tam pacientam ir kaut kāds, piemēram, es tagad vienkārši no galvas izdomāšu situāciju, ja? Piemēram, pacientam ir kaut kāds nenormāli hronisks sāpju sindroms, ja, kuru mēs ar šo operāciju varam novērst, ja? Un nākošā reize, kad viņš var tikt uz operāciju galdu, ir pēc pusotru mēnešu, ja? Piedod, es viņam dēļ iesnām, es viņam neatteikšu, ja? Vēl pusotru mēnesi mocīties ar sāpēm. Riski un ieguvumi. Jā, riski un ieguvumi, ja? Tā kā visur, ja? Bet ja viņam, piemēram, ja viņš atnāk ar iesnām un viņš grib, piemēram, es nezinu, tur 3 stundas intubācijas. Jā, 3 stundas, jā, tur, piemēram, kaut kāda, es nezinu, smukuma operācija, varbūt vēl kaut ko tam līdzīgi, ja, tur 3 stundas gulēt uz galda, ja. Tad nevajag labāk. Bet arī to mēs ar pacientu visi izrunājam, ja, kad viņš parakstās. Jā, ja viņš ir mieri, jā, palielam ir ok, jā, bet tajā pašā laikā ļoti bieži pacienti ir pietiekami saprātīgi, lai paši teiktu. Pabrīdinātu. Yes. Jūs esat anesteziologi, reanimatologi. Yes. Ar ko tas atšķirās? Vai tas atšķirās? Kāpēc ir šie 2 nosaukumi varbūt izskaidrojami? Šī intensīvās terapijas puse un anestezioloģija, un tas posms starp vienu un otru diezgan šaurs. Jo kamēr viss ir labi, anestezija notiek, mēs tur, kā saka, paceļamies, nolaižamies un turamies, bet ja kaut kas notiek slikti, noiet greizi, vai jau izējoši pirms pat bez operācijas pacients ir smagā stāvoklī, tad ir šī intensīvā terapija.
ka mēs vienā uzturam dzīvību, cīnāmies, tā kā necīnāmies, mēs koriģējam, mēs darām savas darbības, mēs zinām, ko mēs darām, mēs zinām to rezultātu, ko mēs sagaidām. Kad ieslēdzas šis rēntloks, tad mēs šo rezultātu jau īsti vairs nezinām. Bet mums ir intensīva terapija vairāk tā baigi. Es te runāju, tie, kas ir baigi anesteziologi, tie saka, ka anestezijai vairāk adrenalīna, ka tur var baigi vairāk var sarīties, jo tāpēc, ka tur ātrāk jāpieņem lēmumu, blablabla. Tie, kas atkal sēž intensīvajā, tie, kas atkal, tiem atkal tur ir vairāk, lieta ir tāda, ka, ja mēs tā globāli paskatāmies, mēs praktiski tādu pacientu, kas mums ārstējās intensīvajā terapijā, tādus mēs uz anestezioloģijā redzēt negribam vispār. Jā, jo viņiem ir visu hronisko un akūto slimību augšējais, vai teiksim tā, ka, ja, piemēram, hroniskais sirds mazspēja ir 4 stadijas, tad pie intensīvajā viņi nonāk 5. aptuveni. Jā. Tur ir kompleks, tur ir daudz visādāko problēmu un labu. Anestezioloģija savukārt ir, tur ir pacienti, kas... Tur ir tāds kontrolēts, plānots process. Tas ir laiks svarīgs, jo anestezijas ir laiks, mēs esam rēķināti, varbūt pusstunda, 2, 3, 7, varbūt garākas operācijas 12 stundas ir, protams, bijušas, bet intensīvā terapija pacients varbūt 1, 2 nedēļu, mēnesi, 6 mēnešus. 2 gadi. Cik jums stradiņos bija, tā arī jums tur bija ilgs dzīvot? Visādi mums ir bijis. Man vaļā konkrēti bija kāds 7 mēneši. 7, ja? Mums bija Daiga, mums 2 gadi. Viņai bija tā saucamā, var sakot, ir, ALS viņai bija. Var sakot, organisms vēršās pret tavu nervu izolāciju, ja viņš apēd visi tā kā teiksim, nezinu, pielas tev vadus sagrauž, tā arī tur, globāli, tev vienkārši tur slimība sagrauž tavus nervus, un tur parasti cilvēks nevar palpot vairāk. Bet apziņa ir skaidrs, visi, viņi bija gulēja pie aparāta, viņus 2 gadus, man liekas, kaut kur plus mīnus. Tā kā, tur tas... Tur ir ļoti dinamiski. Kad tu atnāc uz darbiem, uz intensīvu, nekad nevar zināt, ka to pacientu tajā dienā būs, vai tā būs tā gaišā diena, kad viņam būs labāk, vai tā būs diena, kad nekas nemainīsies, vai tā diena, kad centīsies nomirt jau kur reiz. Bet reanimatologi arī cilvēkiem ļoti bieži asociējās ar kaut kādiem tādiem nelaimes gadījumiem. Tagad ir vasarā, šobrīd ir 35 grādi, tur ir slīkstoši cilvēki, ceļu satiksmes negadījumi, tā tālāk. Kāda tur ir šī jūsu loma? To jūs vispirms pēc tam pastāstat, un tad es gribētu parunāt par to, kāda var būt vispār parastu cilvēku loma, un vai viņiem būtu šādos procesos jāiesaistās. Tā reanimatologs ir tas, kurš dodas arī brigādēs uz šādām vietām, vai motosacīkstes, visāds un tam līdzīgi. Parasti arī, vecie labi elpceļi. Pirmais, kas ir tā elpceļi, apziņa, elpceļi un sadarbība. Tas ir tās pamatlietas, ka mēs varam līdz slimnīcas etapam nodrošināt. Tas ir patiesībā svarīgi, jo, kā mēs zinām, cilvēks bez skābļa, kur nodzīvot 5 minūtes aptuveni. Un, ja teiksim, ir pazudusi apziņa, līdz ar to pirmais, diemžēl, vai par laimi izslēdzās elpošana. Un reanimatologs ir tas, kas pirmais uzsāk šo mākslīgo plaušu ventilāciju, lai cilvēkam vispār ir kaut kāda iespēja. Un kamēr šis reanimatologs nav pieejams un, piemēram, nav vispār mediķu brigāde, kas ir tas, ko jūs varētu vai jūs ieteiktu parastam cilvēkam ar minimālām vai varbūt vispār knapām zināšanām kaut ko darīt? Nē, nopietni, jo tā ir reāla problēma. Es domāju, ka katram cilvēkam ir jāprot šī neatliekamā palīdzība. Katram, kam tiesības apmācās, mācās šo pirmā palīdzību. Un tie soļi nav tik daudz. Viņi nav daudz. Tev jāpārbauda, cilvēkam ir apziņa, tev ir jāizsāc neatliekamā palīdzība. Un tas mēdījos, kas te notiek, ka sākumā filmējam, tad saucam, nedaram otrādā, ka izsaucam. Un, ja neprotams sniegt, tad lai nefilmēs nevajag, bet maksimāli sekojam līdz tam cilvēkam, neejam projām. Ja elpo, tad tiešām noliekam stabilā sānas guļā. Ja mēs to neprotam precīzi, vismaz uz sānaņa noliekam, kāpēc, ka šī aspirācija, ja tas kuņģa saturs arī var nonākt elpceļos un būs tas pats, ko mēs iepriekš jau runājām. Un vajag saukt palīdzību sākt. Ja cilvēks neelpo, tad nodrošinām šīs kompresijas. Un tas arī tāds algoritms, kas katram būtu jāmāk un jābūt arī šie karstajās dienās šie vecāki cilvēki, kas ir ārā. Kaut kā man ar kompresijām baigi nelabais piemērs. Man puikas toreiz bija to tēti atraduši, ka tas bija šašlika aizrījies. Un
tur tāds tētis ir, tētis jau bija tāds 2 metri un ar kaut ko, un puikas bija vēl lielāki. Viņam kaut kāds 3 ribas sadinušas sirdī iekšā masējot. Jā, tāpēc tur ir tā lieta, tāpēc es ar to, tā, zin kā, bet tur tādi, bet tie tādi izņēmumi gadījumi. Man liekas, ka labāk ir darīt. Saka, labāk CPR nekā... Jo es pirms par šo pateicu, es gribēju prasīt, iedrošināt cilvēkus sniegt palīdzību. Jā. Man liekas arī, ka tas stāsts ir tāds, es nezinu, kā tev, tur jābūt tik lielam onkulim. Kaut gan ribas jau lūst, bet... Ribas lūst, bet labāk salauzt ribas. Jā, labāk salauzt ribas nekā miris cilvēks. Un tiešām, kā minēja, tās 5 minūtes ir tas zelta laiks, kas mums ir jāizmanto. Un, ja mēs neuzsākam, jo ilgāks tas laiks, jo mazāk iespēja, ka cilvēks saglabās savu līdzinēju apziņu un dzīves kvalitāti, kā bija, ja viņš vispār izdzīvos. Yep. Jūs varat padalīties ar kādu stāstu, kur kāds līdzcilvēks, nemediķis, izpildot tajā dzīves glābšanas palīdzību, tur izglābs? Ir tā, ka tāpat kā ar tiem anesteziologiem, tur parasti jau tos labos variantus un tos mazāk atcerās. Jā, mazāk atcerās kā visi šitos te sliktos, bet jebkura laicīga izsaukta palīdzība, jebkura laicīga, jūs jau palīdzat tam cilvēkam izsaucot NMPD. Ja? Mums tagad NMPD tagad ir pietiekami liels iespējas. Jā, tieši tā. Tāpat nav jāsaka, viņi jau to zvanot, redz, kur tu atrodies. Un tas ir atvieglot to laiku. Arī pirmais, ko mēs sakam, palīdzībā vietu, lai palīdzība jau var izbraukt. Arī tā minūte viņa var būt svarīga. Tieši tā. Tā kā tur... Vairāk es pat negribētu, kā tu pasaki, es noteikti cilvēkiem ir jāpalīdz. Ja? Bet ir tā, ka not overreacted, kā tur varētu. Tas vairāk, bet tas tāda stresa situācijā, tas tāds diezgan. Redz, te ir tas jautājums, ko es uzdevu sākumā. Jo stresa situācijā cilvēki mēdz reaģēt ļoti dažādi. Noteikti, ka reanimatologi nav tie, kas krīt panikā. Vispār mediķi nav tie, kas krīt panikā. Jo es, piemēram, pat esmu, diemžēl, bijusi liecinieks vairākām avārijām, arī pat cietusi vairākās avārijās. Un viena no pēdējām bija tāda, ka bija milzīgs sastrēgums izveidojies un vienkārši ārā gāža lietus, tumšais laiks. Un es skatos pulksteni un nedzirdu nevienu sirēnu, neko. Gājās, es liku mašīnu malā un gāju skatīties. Un tur realitāte bija tāda, ka viena mašīna bija notriekusi 2 jauniešus uz motorolera, meitene gulēja bez ķiveres uz braucamās daļas, visi riņķi sastājušies, cilvēki staigā garām, šoferis stāv un visu to laiku stutē 3 stūrīt, un tad es piegāju pajautāju, vai ir izsaukta ātrā palīdzība. Nē. Un tas nebija ienācis prātā. Nevienam, kas 30 minūtes sēž, jo viņš domā, noteikti kāds to ir izdarījis. Tad tas bija tas brīdis, kad es izsaucu. Un, paldies Dievam, tur viss beidzās laimīgi. Nebija tik traki. Jā, bet, Nē, es saku, tas ir tā, kad es personīgi, tikai vienīgi atbalstīšu un vienmēr atbalstu un vienmēr atbalstīšu. Un, ja man atved kaut vai, es nezinu, ir kolēģi, kas ir dusmīgāki, tur uzņemšanā, ko tu tur atved vai ko tu tur neatved. Ja. Manā uzturē ir labāk tu kaut ko dari, nekā atstāja tur vienkārši Dievs visu, gan jau kāds cits to izdarīs. Jā. Tas bija tāds piemērs. Tas bija tāds piemērs. Daudz noteikti nofilmēja šo skatu. Visi skatījās pa logiem. Izlikt viss un visi kārtībā. Jā. Bet, Mums kāds cilvēks, kādam ir māte, tēvs, dēls, meita. Tieši tā, es nezinu, ko tur var izdarīt. Labi, kakla traumas, tas tāds bīstamākais, bet tu jau nevar īsti zināt, vai viņam tur ir bijis, vai nav bijis, vai ir, vai nav. Galvenais iesākt palīdzību. Jā, galvenais ir izsaukt palīdzību, un tad mēģina lēnā garā solīt pa solītim. A, B, C. Jā, visos A ir vējs, ja elpošana. Ja pa priekšu paskaties, vai tev ir viss muti ir brīvi, vai cilvēks var elpot, vai viņam tur nav recekļi, vai nav mēlē aizkots, vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Ja? B, brīzing, vai viņš elpo vispār. Ja viņam ir, ja tu esi atbrīvojis elpceļus, vai viņš elpo. Ja? Un C, tā ir cirkulēšana, cirkulācija, vai viņam ir sirds. Ja? Vienalga, kur tur sataustīs, nesataustīs, vēl kaut ko tam līdzīgi. Ja tu esi A,
ja tu esi atbrīvojis viņam elpoceļus, kas parasti aizkrīt, jā, nu, diemžēl, vai par laimi, jā, tas ir pirmais, kas mums aizkrīt, jā. Tu atbrīvo elpoceļus, viņš sāk elpot, noliec viņu stabilā sāņu guļā. Vai vismaz uz sāniem, jā, nezinu. Nu, stabila sāņu guļa ir 2-3 stūri, jā, 3 stūrs no rokas un 3 stūrs no kājas. Jā, viss, un tu viņš stabils ir. Jā. Ja viņš tev elpo, viss kārtībā, gaida ātros. Nevajag neko darīt. Ja? Nu, ja tev pēc tam viņš neelpo, nu, tad tagad jau vairāk nav jāelpo. Tagad jaunās vadlīnijas tieši uz 5. gadā ir izmēruši, ka elpināšana obligāti, tas, ko daudz baidās, kas būs, ja saķeršu kaut ko ienčis slings, vai viņš izvērnies, vai asins vēl kaut kas. Ir pierādīts tas, ka, ja mēs sākam uzreiz netiešo sirds masāžu, ja, tad ar to vajadzētu pietikties, lai viņš, ja viņam ir atbrīvot elpceļi, ka viņš varētu kaut kādu, nu, tur tos kābekli dabūt iekšā. Tas jāņem vērā par tiem vecumiem. Tad, ja mēs skatāmies vecāku paudzi, tad tomēr 80% ir izdarbības apstāšanās. Un tiešām, ja nezinu, ko darīt, ja viņš neatbild, nu sākam ar reanimēt. Kāpēc? Kad mēs pārtraucam reanimāciju, ja cilvēks pamostās, vai atnāk palīdzība, vai mūsu spēki izsīkst. Nu, tad 3 tādi pamati stūrekmeņi, kad mēs izmetiem, ja mēs uzsāksim, un viņš būs pie samaņas, viņš pateiks, ka viņš ir pie samaņas. Pabīdīs malā, vai pateiks, ko dari. Bet, ja tas nenotiek, tad mēs palīdzam cilvēkam tajā brīdī. Galvenais ir Dieva dēļ, nevajag. Tu beig bieži šitais te, kas sāk skraidāt, meklēt kaut kādus tur šitam vajag to, šitam vajag šito. Nu, dari kaut ko, lēnā garā. Mēs vajag aizmirst par to, ka savu vidē jābūt droši arī. Jā, bet tev ir, pa sevi ir obligāti jāparūpējās, jo, diemžēl tavs bērns neviens nebaros cits, izņemot tu, jā, piemēram, nevajag līst iekšā, ugunsgrēkā un vilkt kādu ārā, jā, vai, teiksim, tur kaut kāds ūdenī dziļumā, vai tur kaut kāds ķimikālijas tur izlījušas, vai tur nedodies vēl kaut kas tam līdzīgs, vai tur ir iespējams, ka tā mašīna aizdegsies, vai kas tur kaut kādu vilkt ārā, jā. Vienkārši saucam palīdzību. Jā, saucam palīdzību. Mēs esam blakus, netālu. Jā, un esam blakus. Jā, arī saukt palīdzību var būt palīdzība. Tieši tā, tas ir pirmais, ko vajag. Kā profesionāli, kas ir tas, ko jūs nekad nedarītu? Vai neriskētu ar savu veselību, dzīvību? Man uzreiz jāatnāk prātā. Piemēram, nekad nelec nezināmā ūdenstiltnē uz galvas iekšā. Vispār nelec labāk nezināmā. Nē, labāk nezināmā nelikt, jā. Tas ir viens. Sakojiet manam piemēram, kas ir tāds, ko jūs ieteiktu nekad nedarīt, ko jūs paši nekad nedarītu? Es nevaru iedomāt. Tu jau mocibrauc. Tu dari visu. Es daru visu, es nevaru iedomāt. Es ar uz galvas lecu iekšā ūdenī. Edgars varbūt nedara visu. Es mēģināju mocipiem braukt, un es vienā brīdī sapratu, ka tas nav man, jo dažkārt tās emocijas pārņem saprāti. Man patīk. Es tūlīt viņu nosaukšu nelabā vārdā, bet Danilāns. Man viņš atgādina, Danilāni, ja tu skaties, piedod, man tu atgādina mazu rūķīti tādu, un es tev visu laiku savā galvā par rūķīti ir sauc, un tāpēc man tas uzvars ir. Bet viņš baigi forši, ka profesors, es atceros, mums bija kaut kāds pāris nodarbības pie viņa, vienkārši fantastiski, tāpat kā viņš tur stāsta visur, tur tā arī viņš ir pret studentiem, vienkārši fantastiski, un viņam bija tas teiciens, viņš saka, kāpēc tu nevari dzert alkoholu? Tu vari dzert alkoholu, nevajag piedzerties. Kāpēc tu nevari ēst gaļu? Tu vari ēst gaļu, tikai nevajag pārēsties. Ja, kāpēc tu nevari braukt ar mocu? Tu vari braukt ar mocu, tikai pieslēdz galvu. Ja, kāpēc tu nevari lekt iekšā uz galvas ūdenī? Ja tu zini tiešām, ka tur ir safe, ja, nevajag, nelec no pirmās, ja, tur uzreiz, ja, no laivas iekšā kaut kur tiešām kaut kādās nezināmajās. Ja. Kaut gan ir bijis visādi gadījumi, protams, ka tur atnes kaut ko, ja, kaut kādu akmeni vai kaut kādu mums tur, labi, ne par to, ja, protams, kad, ja tev būs lēmts noslīgt, tu nesadegs, ja, bet tā, ka kaut ko, tas, ka kaut ko nedarīt. Es pilnīgi piekrītu, ka ļoti nepareizi sev kaut ko teikt, bet ir jāizvērtē tas risks, atkal risks iegums kā klasiski, bet ir jāizvērtē un atteikt tikai tāpēc, ka tas ir bīstami, nevajag. Es spēlēju hoķes, brauc slēpēm. Vai ierobežos, vai tu arī ierobežot, bet darīt padruskai kāds ir par to pašu. Iedzer, bet nepiedzerēs. Lec pāri ugunskuram, bet aprēķini, kāds ir tavs leciens un cik ir augsts ugunskurs. Laikam pūru ugunskurs nelaikt. Redz, tīzli būtu vienkārši reāli. Mums bija tas gadījums, kad ugunskurā iežāvās. Jā, tur jāizvērtē riski tiešām. Tātad jūs sapratāt, jūs drīkstat darīt visu, tikai ir jāpieslēdz galva. Tieši tā, jā.
Nu, redziet, izrādās anesteziologi ir tā kā piloti. Parasti neviens viņus neredz, bet visi grib ieraudzīt. Un ja kāds redz, ka pilots iet pa lidostu ar savu miedziņu koferu rokās, tad grib uzsmaidīt. Es ceru, ka jums nebūs bail doties miedziņā, vismaz noteikti pie šiem anesteziologiem. Un kā jau mēs teicām, darat visu, bet ar prātu. Paldies, ka klausījāties!